Dāmas un kungi, mūsu Kurzemes televīzijas mīļie skatītāji. Šī ir pēdējā darbdiena šonedēļ, un jau svētdien pie mums klusi atnāk Ziemassvētki. Studijā Gonda Pūrniece. Svētku laikā Ventspilī notiek daudz interesanta. Ir Ziemassvētku vecīšu namiņš tirgus laukumā, ir Rūķu māja netālu no lielā laukuma, daudz dažādu pasākumu arī Ventspils bibliotēkās. Un, protams, kursē vilcieniņš, Ziemassvētku vilcieniņš. Sekojiet notikumu kalendāram, bet es vēlos informēt, ka mainīta ir arī sabiedriskā transporta kustība. Tāpēc nākamais sižets par to. Ventspils Reiss informē par gaidāmajām izmaiņām sabiedriskā transporta kustībā svētku brīvdienās, kā Ventspils pilsētā, tā starp pilsētu maršrutos. 25. decembrī Ventspils pilsētas sabiedriskais transports kursēs kā sestdienā, bet 26. decembrī kā svētdienā. Pirmdien, 1. janvārī, sabiedriskais transports kursēs pēc svētdienas grafika. Plānots, ka tiks organizēti arī papildus autobusi uz un no Uguņošanas. Sīkāka informācija par to vēl būs. Savukārt starppilsētu maršrutos brīvdienās izmaiņas paredzētas tikai maršrutā uz Rīgu un atpakaļ. 24. decembrī nekursēs reiss 15:40 no Ventspils uz Rīgu un atpakaļ 19:30 no Rīgas uz Ventspili. 25. decembrī nekursēs reiss 4:30 no Ventspils uz Rīgu un atpakaļ 8:20 no Rīgas uz Ventspili. 31. decembrī nekursēs reiss 15:40 no Ventspils uz Rīgu un atpakaļ 19:30 no Rīgas uz Ventspili. 1. janvārī nekursēs reiss 4:30 no Ventspils uz Rīgu un atpakaļ 8:20 no Rīgas uz Ventspili. Pēc svētku dienās 1. un 2. janvārī kursēs šādi reisi. 1. janvārī no Ventspils uz Rīgu 15:40 un atpakaļ no Rīgas uz Ventspili 19:30. 2. janvārī no Ventspils uz Rīgu 4:30 un atpakaļ no Rīgas uz Ventspili 8:20. Informācija par gaidāmajām izmaiņām tiek izvietota pilsētas autobusu pieturās. Darba laikā neskaidros jautājumus iespējams noskaidrot, zvanot pārvadājuma daļai pa tālruni 636 22 422. Tāpat informācija tiek ievietot uzņēmuma mājaslapā un sociālo tīklu profilos. Ievērojot to, ka svētku laikā vērojams pasažieru skaita pieaugums starppilsētu maršrutos, iesakām biļetes iegādāties iepriekš pārdošanā. To var izdarīt gan autoostas kasēs, gan internetā. Jaunu skolēniem sācies brīvlaiks. Tas nozīmē, ka mums autovadītājiem jābūt īpaši uzmanīgiem dienas tumšajās stundās, savukārt mēs vispārējie pārvietosimies lēnām, ja pa laukceļiem, protams, ar atstarotājiem. Sākoties skolēnu brīvlaikam, daudzi cilvēki saskaras ar aktuālu jautājumu, kā organizēt skolēnu brīvo laiku. Protams, ir labi, ja vecākiem ir iespēja pavadīt šo laiku kopā ar bērniem, taču bieži vien šodienas straujajā ritmā tas neizdodas. Kas attiecas uz likumu, bērns var palikt viens mājās bez vecāku uzraudzības sākot no 7 gadu vecuma. Tāpat bērnu var pieskatīt pusaudzis, kurš sasniedzis 13 gadu vecumu. Kas attiecās par ārpus mājas pavadīto laiku, bērnu un pusauģu vecumā no 7 līdz 16 gadiem nedrīkst būt vieni sabiedriskajās vietās naktī no 22 vakarā līdz 6 no rīta. Arī pieaugušiem ir svarīgi būt modriem, un ja naktī uz ielas redzat bērnu vienu, labāk vērsties pašvaldības policijā. Es ieteiktu šādās situācijās zvanīt pašvaldības policijai vai valsts policijai, un attiecīgi tad piebrauks policisti un atrisinās šo jautājumu. Noteikti sazināsies ar vecākiem, noteikti informēs vecākus, noteikti šo bērnu nogādāsim mājās. Jā, mēs neļausim viņam uzturēties publiskā vietā vienam pašam. Tā kā mēs risināsim šāds jautājumus. Zvani ir, bet redzēt, mums pašvaldības policijai ir patrulēšanas tā sistēma tāda, ka mums ekipāži visu laiku ir kustībā. Viņas visu laiku uzrauga pilsētu, visu laiku ir kustībā. Ja? Attiecīgi ir pilsētā visu laiku ir 3 ekipāži, kuras visu laiku pārvietojas. Un mēs zinām bērnu pulcēšanās vietas, mēs zinām, kuras ir tās viņa iemīļotās vietas, kurās viņi uzturās, kurās viņi pulcējās, un mēs uzraugam šīs vietas. Ja? Būtiski atcerēties, ka neatkarīgi no vecuma vissvarīgākā ir bērna drošība. Neskatoties uz to, ka par kārtību pilsētā atbild pašvaldības un valsts policija, pats svarīgākais, kas jāsaprot, ka katra drošība ir viņa paša rokās. Policija arī atgādina neaizmirst parūpēties par mājokļu drošību, īpaši svētkos, kad daudzi atrodas ārpus mājas.
Ziemassvētki ir tieši tas laiks gadā, kad domājam par labdarību, kad ziedojam tiem, kam pietrūkst. Un nākamais stāsts būs, ko sagatavojuši mani kolēģi apmeklējot Bērnu un ģimeņu atbalsta centra Cimdiņš. Ceturtdienas vakarā atbalsta centra ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām Cimdiņš pagalmā izvērtās īsta Ziemassvētku pasaka. Pie centra klientiem un viņu vecākiem ciemos ieradās pasaku tēli, un lapenē tika klāts svētku galds. Un, protams, bija Ziemassvētku un jaunā gada galvenais varonis – Ziemassvētku ecītis, kurš uzmanīgi klausījās īpaši viņam sagatavotas dzejoļus un dziesmas un pat dziedāja līdz bērnu balsīm. Zvaniņš skan, Ziemassvētki brauc, dāvanas tev un man visi bērni sauc. Visas dāvanas, ko Ziemassvētku vecītis dāvināja, bija pilsētnieki sarūpētas, par ko Cimdiņa darbinieki saka lielu paldies visiem, kuri ar saviem ziedojumiem piedalījās labdarības akcijā. Šogad Cimdiņš, pateicoties dažiem mecenātiem un daudziem iedzīvotājiem, bērniem varēja sagādāt ļoti nepieciešamās palīgierīces. Tuvojās gada visjaukākais laiks. Tas ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks, un Cimdiņā, kā redzat visapkārt, mēs jau svinam. Bet man gribās šajā laikā teikt jums visiem vislielāko, mīļākāko, vislielāko paldies tieši Vēnspilniekiem. Gan katram atsevišķi, gan uzņēmumiem, jo tik daudz kāds atbalsts ir šogad bijis. Un man gribās parādīt, ja mēs paskatāmies tur mums ir trenažieri, pateicoties jūsu atbalstam. Daļa uzņēmuma ziedoja, lai mēs varētu nopirkt tos trenažierus. Otra daļa bija arī EHO labdarības spēle, bija Stenolai, bija Baltimāra, bija ļoti daudz ziedotāji, kas palīdzēja uzstrādīt trenažierus. Mēs esam pa jūsu ziedojumiem nopirkuši arī bērniem, gulošiem bērniem, lai varētu iziet ārā kājas maisiņus, kas, lai izējot laukā, pastaigās būtu silti un nesaslimtu. Mums saraksts ir ļoti liels, kas jau ir pasūtīts un tiks uzdāvināts bērniem Ziemassvētkos tieši no jums. Šajā vakarā centra bērni un viņu vecāki brauc ar Ziemassvētku vilcieniņu, no kura pavaras brīnišķīgs skats uz svētkiem izrotāto pilsētu. Dāvanas būs tev un man visi bērni sauc. Ziemassvētki nenoliedzami ir izdevumi. SEB banka ir veikusi aptauju un izrādās, ka vairums senioru un 36% Latvijas iedzīvotāju Ziemassvētku galdam plāno tērēt 50 līdz 100 eiro, un tikai 10% no Latvijas iedzīvotājiem plāno tērēt vairāk par 150 eiro. Savukārt lielākais vairums no mums 84% Ziemassvētkus sagaidīs savās mājās. Noskaidrota fotokonkursa Ventspils bērniem draudzīga pilsēta rudens posma uzvarētāji. Konkursam, kuru Ventspils pilsētas pašvaldība organizē kopš 2016. gada, ir 4 posmi, atbilstoši gadlaikiem. Tā dalībnieki iesūda bērnu fotogrāfijas. Bērnam ir jābūt ne vairāk par 3 gadiem, un svarīgi, lai mazulis tiktu iemūžināts uz atpazīstama pilsētas objekta fona. Atbilstoši konkursu nolikumam izveidota īpaša komisija, kas izvērtē dalībnieku iesūtītos attēlus un nolemj, kuri saņems balvas. Liekas, ka jau jāliek punkts tam visam, bet arvien nāk jau jauni tie bērni. Arvien dzimst jauni, un tās mammas jau arī nāk kā jaunās mammas. Un tad viņi sakal vēlas tos fotokonkursus un tos arī piedalīties tajās ikdienas dzīvē, atsūtot pašvaldībai kaut kādas ierosinājumus, kur nav soliņi vai kur bortakmeņi jāpazemina. Un var sakot, šim procesam nav tāds beigas, viņš ir visu laiku, un tas ļoti priecē. Konkursa rudens kārtā 3. vietu ieņēma Agneses fotogrāfijas, kurās pie Gāliņciem bibliotēkas bija redzama viņas meita Adrija. 2. vietu komisija piešķīra Irinas fotogrāfijai, kur redzama viņas laimīgā meita Valērija Reņķa dārzā. 1. vietā ir Katrīnas un Martas fotogrāfija. Māmiņa Zanas savas meitas nofotogrāfēja bērnu pilsētiņā. Balvā 1. 3 vietu ieguvēji saņem savu fotogrāfiju rāmītī, ziedu pušķi, dāvanu karti akvaparka apmeklējumam un naudas balvu. 50 eiro par 3. vietu, 70 eiro par 2. vietu un 100 eiro par 1. vietu. Konkursa nākamais ziemas posms jau notiek. Fotogrāfijas iesūtāmas līdz 29. februārim.
Mēs, Kurzemes televīzija, no saviem skatītājiem atvadāmies līdz pat 28. decembrim. Tad mēs tiksimies brīdi pirms jaungada, lai informētu, kas noticis Ziemassvētku laikā. Lai jums izdodas skaisti, mierīgi, harmoniski un ļoti dvēseliski šie Ziemassvētki. Tiekamies 28. decembrī. Decembrī, pirmajos Ziemassvētkos pie Jūras brīvdabas muzejā svinēsim Mazbānīša Ziemassvētkus. Mazbānīša Ziemassvētkos ir iespēja doties braucienā ar svētku gaismiņām rotāto bānīti. Te darbosies Ziemassvētku vecīša un rūķu darbnīcas. Būs izjādes ar zirdziņiem, būs gardumi, karsti dzērieni un Ziemassvētku prieks. Mazbānītis pirmajos Ziemassvētkos gaidīs ciemos no 11 līdz 4 pēcpusdienā. Otrajos Ziemassvētkos 26. decembrī 15. un 18. Livonijas ordeņu pilī izskanēs komponista Valda Zilvera autora koncerts Ziemas pasakas. Koncertu uzvedumā piedalīsies dziesmu svētku koru Karu lielās balvas ieguvējs Ventspils sieviešu koris Venda kopā ar komponistu Valdi Zilveri, aktieri Raimondu Celmu un instrumentālo grupu. Biļetes biļešu paradīzes kasēs un internetā. Atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds un Ventspils muzejs. Ventspils pilsētas sociālais dienests atgādina, ka turpinās iesniegumu pieņemšana Ziemassvētku pabalstu saņemšanai. Tos var iesniegt līdz 31. decembrim. Pabalstu Ziemassvētkos 50 eiro apmērā var saņemt Ventspils pensionāri un personas ar invaliditāti, kuru pensijas apmērs mēnesī nepārsniedz 495 eiro pirms nodokļu nomaksas. Pabalstu var saņemt arī trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes par katru nepilngadīgo bērnu. Plašāka informācija pieejama Ventspils sociālajā dienestā. Pašvaldības uzņēmums Ūdeki informē par izmaiņām Klienu daļas Pils ielā 12 un Tals ielā 65 pieņemšanas laikiem svētkos.